Podkāstu draugi Spilva, Madara Cosmetics. Jaunākā izgaismotas sērija ir klāt, un šai sērijai apakšvirsraksts varētu būt Kristīnai paveicās, jo sarunāšos šajā reizē ar viesuli, kurš starp citu nesot kārs uz podkāstiem, bet pēc viņa mūzikas gan ir kāri ļoti daudz, jo nevelti viņš piepilda koncertzāles, kultūras namus, aktu zāles un vēl visādas citādas zāles. Šajā reizē mēģināsim noskaidrot, kur viņš pats beļas to enerģiju, kas viņu uzlādē uz skatuves. Un absolūti svarīgais jautājums, vai viegli būt jaunam? Arī tas būs mūsu dienas kārtībā. Dāmas un kungi, viesulis. Čau! Prieks tev satikt šajā podkāstā. Apusēji, bet zini, man tomēr neiziet no atmiņas tas, ko tu man teici. Tad, kad es tevi uzrunāju, tu sacīji, un man patika vienkārši vārds, ko tu lietoji. Tāpēc es atkal pie tā atgriežos. Okay. Tu sacīji, vispār es neesmu kārs uz podkāstiem. Tā ir. Es neesmu kārs. Kāpēc tu neesi kārs uz podkāstiem? Bet es tevi saprotu. Tas nav mans tāds ērtākais formāts. Man liekas, vispār. Es baigi bieži intervijās un visādās sarunās un televīzijā ik pa laikam es parādos, bet tad man ir tāda pusgada pauze, kurā es atpūšos, un tad es atkal kaut kur aizēju. Es ļoti novērtēju. Es tā kaut kā paturu pie sevis, un tad vienā brīdī kaut ko pastāstu. Jā. Forši, paldies tev, ka tu kaut kādu mazu kāruma procentiņu realizēsi šodien, bet šajā podkāstā ir arī tāds mūzikas konteksts drusku, un es kaut kādā mērā varbūt realizēju arī tādus savus sapņus, ka es to varu izdarīt. Jā, un es dodos uz plašu veikalu, Down Street. Šī podkāsta ietvaros? Jā. Okay. Jā. Un tad tur es izvēlos plati tiem cilvēkiem, ar ko es sarunāšos. Cik forši būs dāvanas. Un tad tur katru reizi es kaut kā citādāk domāju un izvēlos, citreiz pēc kaut kādas savas asociācijas, citreiz pēc domas, ko tas cilvēks varētu klausīties vai pretēji neklausīties, piemēram, un viņi varētu pārsteigt. Kaut ko jaunu piedāvāt. Kaut ko jaunu, jā, bet kā tu domā, ko es varētu būt tev izvēlējusies? Es nezinu. Es laikam... Es minēšu, ka tā ir hip-hopa plata tomēr. Es minēšu, ka tā ir kaut kāda hip-hopa plata, jo es kaut kā neticētu, ka tu varbūt zinātu kaut kādas manu galvu ārpus hip-hopa. Varbūt tomēr. Bet es minēšu, ka tā ir hip-hopa plata. Kaut kas bija kaut ko, es atceries, un pēc tam domāju, Johaidī, to vajadzēja ņemt, bet man atgriezīsies tā atmiņa, bet jā, tā ir hip-hopa plata. Okay. Un es arī, bet vispār negāja viegli. Negāja viegli. Es domāju, kas tev jau noteikti varētu būt. Tas, ar citu, es zvanīju vienam arī tavam draugam, kurš teica, ka tu esi salīdzinoši jauns plašu kolekcionārs. Tā ir. Nav man liela tā kolekcija. Nav liela kolekcija. Ja tev šī būs tavā kolekcijā, tad droši vien tu varēsi to kaut kur... Dubls neplīst. Jā. Bet es domāju, ka būs unikāli. Es nezinu, jo tāpēc, ka tā ir leģendāra plata, es gribētu teikt, leģendārs albums, leģendārs albums, kuru līdz 2023. gadam nedrīkstēja vispār strīmot nekur. Ok, labi, man viņš jāredz, es tagad nevaru iedomāties. Tu taču, protams, ka zini šo. De La Soul, ok. Jā, tas ir De La Soul, jā, super. Tā kā leģendārais albums, 89. gads. Varētu būt, joprojām tas ir albums, kas tiek dēvēts par vienu no visu laiku labākajiem hip-hop albumiem. Un šis arī tāds mans emocionāls lēmums, jo tas arī ir albums, ko es klausos ļoti bieži ikdienā. Lūdzu, tā būs tev. Tā tev nebija? Nē, man nebija šī, protams, nē. Es, protams, esmu citas paudzes pārstāvis, tāpēc manas platas ir vairāk, laikmetīgāks hip-hops, tāpēc šī varētu būt man tāda pirmā īstā klasika manā kolekcijā. Tiešām? Kā jau minēju, man šī kolekcija ir tikai sākusies, tur vēl ir ko darīt. Šī varētu būt tāda pirmā klasika, un baigā sakritība. Es nesen tieši klausījos vienu sarunu ar reperi, kuram pat iznāca albums Earl Sweatshirt. Viņš teica, ka pilnīgi visiem vajadzētu klausīties De La Soul. Es absolūti atbalstu. Obligāti. Un tagad es arī to izdarīšu. Ideāli. Super. Bet, piemēram, tas, ko tu varbūt esi dzirdējis par De La Soul, kas
laikam, ko es sev arī esmu definējusi, kāpēc man patīk arī paklausīties Dela Soul, kad es, piemēram, eju skriet vai kaut kur pa pilsētu, tāpēc, ka tas ir tāds hip-hops, kurā ir tās pozitīvās vēsmas, tādas labas emocijas, vai ne? Vai ne? Viņi bija tādi pirmie vēsie čaļi. Kā tev šķiet tās vēsmas šobrīd ir aktuāls vēl hip-hopā? Tas tāds... tas vilnis. Hip-hopā viss, kas ir kādreiz bijis, tā kā ir uz palikšanu. Varbūt tas kaut kur mazliet klusāk uz brīdi paliek, bet es domāju, ka Dela Soul un arī Tribe Called Quest, piemēram, tie ir tādi vārdi, kas iekļāva džezu varbūt hip-hopā pastiprinātāk pirmo reizi, un tas velkās līdz arī mūsdienām. Un man šķiet, viņi arī nebija pārāk... Man liekas, hip-hops gāja prom no zelta ķēdēm un zelta zobiem un viss no zelta, un tad tas kaut kā pārgāja uz tādu mierīgāku imidžu, man liekas, Dela Soul un Tribe Called Quest bija tādi divas grupas, kas to varbūt arī veicināja. Jā. Man tā šķiet. Es 89. vēl nebija, jā. Pat plānos visticamāk vēl īsti nebija. Bet tu pieminēji tās zelta ķēdes, zelta sopas. Tev nav? Man nav. Bet ķēdes ne zobi. Nav, ne bet vai tu esi kādreiz sajūtis, ka tu gribētu ķēdes un zobs, jā? Jā, kādā brīdī jūs visi redzēsiet. Pagaid, tu domā nākotnē, ka tev varētu būt? Jo man šeit diezgan, pagaidām, man šeit neiedomājam, ka tev varētu, labi, ķēdes, jā, zelta zobi. Varbūt ne īstie, varbūt ne permanentie, bet grili tādi. Jā, varētu būt. Es domāju, ka kas to lai zina, varbūt uz kaut kādiem nākamajiem projektiem es pilnīgi izmainu savu imidžu un varbūt parādīšos ar zelta zobiem. Man liekas stilīgi, es to neizslēdzu. Man liekas ļoti forši. Ne, tas ir forši. Es, kad biju mākslinieks, kas man riktīgi ieved hip-hopā tādā pusauģu vecumā, A$AP Rocky, man likās ārkārtīgi stilīgi, ka viņam ir zelta zobi. Tas ir tā kā pirmais, kas man palika atmiņā. Tā kā, jā. Bet vispār, ja tev jāsaka par tām mūzikas iedvesmām, kas tevi ir izveidojušas par tādu cilvēku, kā tu esi šobrīd. Un visticamāk, tu vēl veidojies arī tālāk, vai ne? Jā, tā kā tu minēji, ka tu neizslēdz pārmaiņas. Un kas varbūt ir tie pamati, kas tevi ir izveidojuši par tādu, kā tu esi šobrīd? Jo man jau šķiet, ka ir ļoti svarīgi tās mūzikālās iedvesmas, kas mūs... principā jau pavada kaut vai sākuma skolas gados un vēlāk. Jā, man šķiet tās tik ļoti manā mūzikā neparādās, bet, Labi, bet atkal tu vari pateikt, kas tās ir? Es teiktu, ka, tas pats A$AP Rocky noteikti ir tas, kas man ir iedvesmojis. Labi, tu uzreiz nesāki A$AP taču klausīties, ne? Nē, kaut kādos 13 gados, varbūt 14. Bet tas ir gan agri arī, jā. Tas ir diezgan. Tas tāds mans sākuma ceļš hip-hopā. Tyler, The Creator bija viens no tiem albums Wolf, kur mans paralēli klases biedrs un ļoti labs draugs parādīja. Tas bija arī viens no tādiem albumiem, kas mani ieveda visā šajā pasaulē. Un visiem vecāku gājumu cilvēkiem, kas domā, tiešām tie ir tie albumi, kas viņi ieveda. Tie bija tie albumi, kas bija aktuāli tajā brīdī, kad es biju pusaudzis. Un, protams, pašmāju mākslinieki, Ansis, Eliots un visi PKI kliķi, un arī vēlāk Rolands Čeuns, Antikvariāts un viss New Wave vilnis. Man šķiet, ka šo iedvesmu patiesībā ir tik ārkārtīgi daudz, ka ir grūti konkrēti pateikt kaut kādas pāris. Un es domāju, arī klausītājiem būtu grūti sadzirdēt tieši kaut kādas pāris, jo man šķiet, mūsu mūzikā ir ļoti daudz kas, un arī kaut kādi producenti, no kā mans kolēģis Engvin ir iedvesmojies, arī ietekmē mūsu skanējumu. Un, tas viss kopā ir tāds kišmišs, kas tajā pašā laikā ir unikāls mums. Domājot par to, kā darbojas mūsu smadzenes un tās emocijas, un mēģinot saprast, kāpēc kāds konkrēts, piemēram, mūzikas virziens ir tas, kas tieši tevi uzrunā. Vai tu sevi esi sapratis, kas ir tas adrenalīns, tas tavs mīlestības pamats pret hip-hopu? Kas ir tas, kas tev šķiet tas, kas tajā, ir tas, kas ir tas tavai dvēselē viss uzrunājošākais? Tas, ko es izbaudu visvairāk šajā
darbojoties šī žanra ietvaros, ir tā konkurence un tas sports. Tev patīk tā konkurence? Ārkārtīgi. Tas ir tas, kas, manuprāt, žanru dzen uz priekšu, un katru reperi individuāli dzen uz priekšu. Un, jā, tas sporta aspekts, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Ik katrā kaut kādā vidē, kur ir iespēja radīt kaut ko jaunu un atklāt jaunus horizontus. Tas, ka kāds cits ir ticis mazliet tālāk par tevi, es šo cilvēku par to nenosodu, un man nav varbūt skaudība pret viņu, bet tā kalpo man kā motivācija arī meklēt kaut ko jaunu un arī censties vairāk. Un viss tas sporta aspekts man kā izbijušam sportistam un sporta fanam. Futbolu spēlē, jā. Man tas ir ļoti svarīgi, un es to riktīgi izbaudu. Noteikti ir kāds, kam šķiet, ka kāpēc man ar to jānodarbojās, es vienkārši gribu radīt, un tas arī ir forši, bet man tā kā vienmēr pakausī sēž tas, ka mēs esam spēlē visi, un mēs esam sacīkstē. Bet kas ir tās sacīkstes, piemēram, kad tu domā par to sacīkstiem? Kas tad ir tā uzvaras sajūta tev? Vai tas ir gada labākais albums hip-hopā, vai tie ir klausījumi, vai tie ir tavu sajūta, kad tu esi to radījis un pabeidzis, piemēram, to konkrētu? Vairāk sajūta par to, ko tu esi izdarījis, jo man laika atpakaļ tā kā šķīta, ka man būs tur tik un tik klausījumi, būs riktīgi forši. Tad es dabūšu šo balvu un arī būs riktīgi forši. Un es uzstāšos tur un ārprāts būs tik forši. Bet katru reizi, kad nonāc līdz tam pieturpunktam, nepamet sajūta, ka tagad vajag līdz nākamajam skriet un var vēl labāk un foršāk un radīt vēl kaut ko labāku, kas tevi aiznesīs vēl kaut kur tālāk. Tā kā viss beigās atgriežas līdz tieši tam radošajam procesam un līdz tam gala produktam, ko tas uztaisīs. Tas nozīmē, ka tev patīk eksperimentēt, jeb arī kaut kādā mērā pamest to savu komforta zonu, mazliet pastiepties tālāk un paskatīties tās robežas, pamēģināt kaut ko citādāk darīt. Noteikti, jā. Es, protams, apzinos kaut kādas savas stiprās puses, un es gribētu teikt, ka par šo laiku esmu kaut cik izkopis savu rokrakstu, mūsu rokrakstu un kaut ko, kas ļoti tā kā asociējās ar mums. Bet tajā pašā laikā es šo savu rokrakstu vēlos ietērpt arvien citās skaņās, un man liekas ļoti svarīgi kaut ko konstanti meklēt. Un man brīžiem pat par saturu un par varbūt tehniskajām prasmēm un par skilu, kā to sauc, svarīgāk ir tieši tā sajūta, ko mūzika rada, un estētika un bilde, kas tev nāk prātā, kad tu dzirdi šo skaņdarbu vai šo albumu. Un, mani meklējumi pārsvarā izpaužās tieši tajā, tā kā meklēt jaunas sajūtas, kā vēl es šo visu varu ietērpt, pasniegt un kādu bildu uzgleznot. Ko tev varbūt ir svarīgi, lai tie cilvēki, kas tevi klausās, varbūt ne gluži sajūta, tas varbūt ir pārāk tā primitīvi raksturojot to, bet sajūta vai kāds būtu tas vēstījums, ko tu gribētu, lai viņi saņem, dzirdot un redzot to tavu rokrakstu, ka tas ir tieši viesulis, vai kas būtu tā tava sajūta par to, kas būtu varbūt, ko tu gribētu, lai tava auditorija saprot ar to tavu mūziku, ar tavu vēstījumu? Jā, tas ir atkarīgs no dziesmas varbūt un no projekta, bet esmu šo arī kaut kur teicis kaut kam, bet nav svarīgi, kāda tā sajūta ir un kāds ir man personīgi. Nav svarīgi, kādu sajūtu es radu, vai kādu vēstījumu es nododu, vai kā to interpretē. Galvenais ir, lai klausītājs vispār kaut ko jūt, un ja viņš jūt kaut ko citu, kā es esmu iecerējis, viņš pats no šīs dziesmas izvelk kaut ko es nebiju tajā apzināti ielicis. Viņam tā nozīmē kaut ko, nezinu, man tā nenozīmē, piemēram. Tas ir ļoti forši. Galvenais, lai klausītājs pilnīgi jebko jūt. Kaut vai, nezinu, nepatiku pret šo mūziku. Jo, ja par mākslu runā un viņu apspriež un par to domā, tad, manuprāt, viņi ir izpildījusi savu uzdevumu. Un kas tas ir?
ko par to runā un domā, tas ir jau klausītāja rokās. Es jau to īsti līdz galam nevaru tā 100% ietekmēt. Nu jā, mēdz jau teikt, ka ir svarīgs mākslā tas konflikts, kas ir konkrētajā mākslas darbā, kur tu redzi tās dažādās dimensijas, un tad tas var provocēt tās domas tālāk. Domājot par tavu valodu, nu, kā tev, piemēram, skolā gāja literatūrā? Labi. Mana krustmāte bija mana skolotāja. Nu, vai ne? Tad īstenībā viņa arī droši vien viens no taviem iedvesmotājiem, jo laba valoda jau hip-hopā ir ārkārtīgi droši vien svarīga. Prasmē ietērpt domas vārdos. Jā, ir. Nu, protams, kā kurā kaut kādā subžanrā. Nu, protams, jā, bet tavā, piemēram, konkrēti. Nu, jā, reizēm, jā. Nu, es domāju, reizēm, nu, tā ir noteikti daļa no tā rokraksta, par ko es tā kā runāju. Nu, manuprāt, ka tā valoda. Un šobrīd jau, un arī vispār tas notiek tā diezgan dabīgi. Es pieņemsim, nenospraudu to sev kā tādu vadlīniju, ka man tagad visās dziesmās būs ārkārtīgi tur. Pareiza valoda. Jā, un tā tālāk. Tas tā vienkārši ir sagadījies, ka man tā sanāk rakstīt. Jā. Bet tu esi domājis par to, ka īstenībā, hip-hop mākslinieki, vismaz, daļa, varbūt arī viss, es nezinu, liela daļa, teiksim, no hip-hop māksliniekiem mūsu laikos ir definējami kā, tādi laikmetīgie dzejnieki. Tā ir, vai ne? Jā. Nu, būtībā, jo tas jau ir tāds, principā, tu esi arī dzejderis, tad, kad tu raksti savus dziesmas, jā? Jā, es domāju, ka jā, kāpēc ne? Nu, tas, protams, izpaužās citādāk. Tas ir ritmiski un svarīgi ir plūsma arī, un tā attieksme, un tā tomēr ir performance arī, jo dzēja jau, man šeit savā esencē ir, vārdi uz papīra, šeit tie tiek runāti, un te ir arī kaut kādas runas prasmes, un kaut kāda muzikalitāte, protams, arī ir svarīga. To varētu nosaukt par dzēju, es teiktu, jā, bet tas ir tas, kas man šķiet repu padara unikāli, ka tur ir vēl tik daudz visādu aspektu, kas varbūt pat nav tie dzirdamie, kas arī ir par pašu, tur nezinu, tēlu, skatuves tēlu, un mūzikas video, un tā tālāk. Man šķiet, arī šobrīd ir hip-hopa vidē pie mums tāda apziņa, ka tas ir kaut kas vairāk par vienkārši foršu tekstu uz bungām. Repā ir tik daudz aspektu, kas ietekmē to. Kā tu izklausies un ietekmē tavu kaut kādu kvalitāti. Kaut vai arī ir jau hip-hopa dziesmas, kuras mēs arī redzam, rap dziesmas, kur mēs redzam, kur arī apzināti, piemēram, mākslinieks maina pat savu to balss materiālu, piemēram, pielāgojot to konkrētās dziesmas vēstījumam, kas ir, vai tas ir tur raudot Lamārs, kā pazemina balsi paaugstu. Jā, lai tā varbūt iedotu to piedotu citu to sajūtu arī dziesmai. Bet kā tev pašam tavi teksti, tie top klusumā? Pārsvarā, jā. Agrāk pavisam noteikti tikai un vienīgi klusumā, vienam pašam mierā, guļot. Bet šobrīd es teiktu, man nav vienas tādas konkrētas vides vai vēlamās situācijas, kādās radīt dziesmas. Es patiesībā šobrīd arī ļoti izbaudu rakstīt melodijas un piedalīties tur producēšanas procesā un visā tajā muzikālajā daļā, kas varbūt nav tikai teksts. Priekš manis šobrīd tas ir svarīgi, lai es tad uzrakstītu to atbilstošo tekstu. Es cenšos pielikt pirkstu pēc iespējas vairāk departamentos, cik es varu. Un, kā iepriekš minēju, tas reps nav tikai teksts, un es arī kaut kā to esmu visvairāk sapratis tieši tagad. Un teksts ir tikai daļa no tā. Tāpēc šobrīd es dažreiz arī rakstu klusumā, dažreiz es uzrakstu, tur nezinu, 2 rindas dienā un tā mēnesi, un tad salipinu no visa, kas man ir kaut ko. Dažreiz man tas iznāk 15 minūtēs bītam skanot. Mums process ir ļoti haotisks, un es ļaujos tam. Tu ļaujies tam haosam? Es ļaujos, man patīk tas haoss. Tev patīk haoss. Tu piemēram, nepārdzīvoji, vai tu pārdzīvoji, vai tu nepārdzīvoji, ja tu esi, piemēram, ieplānojis. Tā tad nākamnedēļ man būtu jāizdara tas un tas,
Un nesanāk līdz galam. Vai tu pārdzīvoju? Jā, vai tu ļaujies hausam? Nu, atkarībā, ko es palaišu garām. Bet es bieži palaišu garām īstenībā lietas. Nu, man šeit visam jābūt balansā. Dažreiz man ir nedēļa, kad man viss kalendārs ir sarakstīts, un es tajā nedēļā esmu ārkārtīgi fokusēts. Fokusēts, jā. Tad nedēļu es esmu pa mākoņiem kaut kur. Bet es arī ļaujos tam. Bet es teiktu, ka radošajā procesā es esmu haotiskāks nekā ikdienā. Nu, tā kā tieši tajā darbā, man šajā haosā ir burvība, ka top kaut kāds fragments, un tad viņš tiek aizmirsts uz 2 mēnešiem, un tad viņš tiek izvilkts apakaļ, un wow, kā mēs šo palaidām garām, tad tur tiek pielikts kaut kas klāt, un tad arī tas pazūd kaut kur, līdz es beidzot kaut ko uzrakstu tam. Nu, es arī nestrādāju tur pie vienas dziesmas, piemēram, albuma ietvaros, es nestrādāju pie vienas dziesmas no A līdz Z, un tad pie nākamās. Man patīk tā kā paņemt to, un tad to nolikt malā. Nu, nav nekādas struktūras. Es personīgi nevaru sev, tā teikt, salikt grafiku radošajam procesam. Kā sanāk, tā sanāk. Tā sanāk, vai ne? Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Spilva labi, iet kopā. Vai tevi nebaida, vai varbūt tev ir kādreiz bijis arī, kad mēs zinām, ka māksliniekiem, Latvijā, pasaulē, mums arī ir tie procesi, vai tie laiki, kad ir kaut kāda izdegšana, piemēram, vai nespēja tikt galā ar slodzi, kas ir, jo katram jau, protams, ir ikdienā tā slodze milzīga, un tad vai tev kādreiz esi kaut ko līdzīgi piedzīvojis, varbūt jau? Es esmu, ir kaut kādi bloki, kas ik pa laikam uznāk, bet labākais veids, kā tikt ārā no bloka, ir vienkārši turpināt radīt, līdz tu izraksties ārā no viņa. Tu blokā vari mēģināt, šis ir ļoti interesants, tas, ko tu saki, ja? Jo es pieļauju, ka citreiz ir tā, ja cilvēkam ir tas bloks, tad tu saki, mēģināt radīt. Kā nospiest to podziņu, lai tu vari mēģināt radīt, ka tev ir tas bloks it kā? Nu, ir jāizslēdz, man liekas, tas kritiķis, kas tev sēž tevī iekšā. Nevajag domāt par to, kā tas izklausīsies, ka tas būs pabeigts, vai kā tas izklausās tagad. Man šeit tajā brīdī ir vienkārši jāmauc. Un, bet arī vispār visu laiku ir jāmauc. Nu, arī es negaidu iedvesmu, piemēram. Es cenšos visu laiku kaut bišķīt, par kaut ko domāt, kaut ko pierakstīt. Kaut tie ir 3 vārdi. Visu laiku kaut kādā tonusā būt. Un tad tie bloki varbūt nāk mazāk, un vai varbūt nav tik jūtami. Bet par to izdegšanu man šķiet, ka tur arī tas balans ir vissvarīgākais, ka tev ir nedēļa, kurā tu uzraksti, 500 lapas puses ar atskaņām, un tad tev ir nedēļa, kur pilnīgi neko nedara, nejūties slikti par to. Nejūties slikti, jo tu jau esi kaut ko. Jā, tu esi izdarījis. Es uzskatu, ka mākslinieku uzdevums primārais vispār ir domāt. Nu, tā kā domāt par nākamo soli. Jā, man liekas, ka tā sarežģītība jau sāks laikam tad, kad par daudz jau sāk domāt un uztraukties, vai ne, par to arī, par to gala rezultātu, ap citu. Te es arī gribu zināt, ko pārnāt ar tevi varbūt drusciņi, cik ļoti, piemēram, tajā dziesmas tapšanas brīdī tu varbūt domā par to, vai šī dziesma būs komerciāli veiksmīga, un kas būtu tai vēl jāizdara, lai tā būtu komerciāli veiksmīga? Vai tu vienkārši, principā, paļaujies uz to savu māksliniecisko vīziju un tavu redzējumu, un tu vienkārši gan jau būs? Nu arī kā kurā brīdī. Jā. Kaut kāds dziesmas, kas ir tāds, vienkārši kaut kas, ko es gribu izdarīt, un tu varbūt jau zini, šis nebūs tur lielākais hits, bet tas albuma kontekstā ir riktīgi forši, un tas ir tas, ko es tagad gribu izdarīt. Bet man šķiet arī tajā hitu rakstīšanā ir šarms. Ir mākslinieki, kam nepatīk savi hiti un kas vispār izvairās no visa, kas ir komerciāls. Un, man tā nav, man patīk tas viss. Mani priecēja, ka man dziesma ir topos. Un, es neteiktu, ka tas ir tas, kādēļ es to daru, bet uzrakstīt hitu arī ir māksla. Un
jā, reizēm tas ir pirmais, par ko es iedomājos, kad es esmu kaut kādu piedziedājumu uzrakstījis un ierakstījis. Un es saku džekiem, wow, nu šitā ir. Un, jā, tas ir atkarīgs no kāda mērķa dziesmas. Un reizēm tu zini, ka būs hits, reizēm tev nav ne jausmas. Reizēm tu nošauji greizi. Jā. Tā kā es nebaidos no tās arī domas par, nu tā kā no vēlmes, lai kaut kas kļūst par hitu. Man liekas, tas ir forši. Tā ir daļa no tās sacīkstes arī, daļa no tās sāncensības. Man patīk rakstīt gan hitus, gan kaut ko ārkārtīgi māksliniecisku un eksperimentālu. Vai pirms gadiem, es nezinu, 5, 6, varbūt senāk, tu kaut kādā savā tādā zemapziņā, jau tādā sapņu līmenī biji domājis par to, kā tev varētu izdoties tas, kas tev izdodas šobrīd, ka tev ir koncerti, kas ir izpārdoti, cilvēks ir radušies tev koncertu, dzied līdzi visām tavām dziesmām. Un, principā, tas, ko redzēt, tur tāda milzīga enerģijas apmaiņas starp tevi un tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši. Un, jā, ka tev tur ir tāds diezgan liels uguns tajos koncertos. Tu to biji domājis, ka tas tā būs? Vai? Es ļoti cerēju. Tev bija tas sapnis, jā? Tāds. Jā, es vienmēr biju diezgan pašpārliecināts. Jo bez pašpārliecinātības es arī 16 gados neizietu batlot ar getiņā. Un tur bija kaut kāda tā kā ticība tajā savās prasmēs. Un, protams, tajā brīdī es varbūt nevarēju iedomāties, ka tas viss notiks tik samērā ātri varbūt un ar tādu vērienu diezgan neilgā laikā. Bet tas bija kā tāds mērķis, jā. Un tas bija tāds sapnis un cerība un izskanēja visi šitie kādu dienu būs tā un tā. Un, jā, man liekas, ir svarīgi arī tiekties pēc tāda mērķa, pat ja tas ir kaut kas nereālistisks. Uzstādīt. Man vienmēr šķita, ka man ir jāuzstāda sev riktīgi augsti mērķi, kurus varbūt pat nav iespējams sasniegt. Bet pat ja es tieku tur pa kripatiņu, pirms viņiem es tik un tā būšu augstāk nekā es būtu sev uzstādījis zemāks, realistiskāks mērķis. Un jā, tā tas arī kaut kā iznāca. Bet es arī teiktu, ka es tajā visā sākuma procesā un tas, ko mēs darījām tur ar pirmo albumu, mēs vienkārši ļāvāmies plūsmai. Mums nebija varbūt doma par to, ka mums šis ir jāizdara riktīgi labi, lai mēs tur dabūtu tur tādu atpazīstamību un tad varētu spēlēt koncertus. Tas kaut kā notika, bet kaut kur pakausītā doma bija, jā. Zinu, ka daudzi cilvēki arī varbūt, kas klausās šo sarunu, domā, ka gribētu saprast, kā var to pašpārliecinātību iemācīties, ja var iemācīties, vai kā būt vairāk pašpārliecinātam. Tu zini, kas tev bija tas, kas tev palīdzēja tādam būt? Jo, zini, šobrīd arī man šķiet, ka, jaunajā paudzē ir ļoti dažādi. Ir daudz pašpārliecināti cilvēki, kas ir ļoti forši, bet ir daudzi, kuri, joprojām šaubās par sevi, un dažkārt arī tā vide, kas mums ir apkārt, tās šaubas nemazina, bet tieši padara lielākas, vai ne, par to, kādas vispār ir manas iespējas, manas spējas, vai es vispār kaut kas varu būt. Man šķiet ir jābūt mazliet naivam. Jā. Ir mazliet... Man ar tā šķiet. Mazliet naivam un dūmjam varbūt un pārgalvīgam. Bet es nezinu, kā to iegūt, godīgi sakot. Tas būt naivam un vienkārši darīt, tas ir... Bet tu drosmīgam arī drusku, vai ne? Jā. Tic tam, ko tu dari. Es pieļauju, ka ir grūti būt pašpārliecinātam lauciņā, kurā tu pats līdz galam nezini, vai tu īsti esi prasmīgs. Un, ja tu pats tici savām prasmēm un savām spējām, un ja tu zini, kā to izdarīt, tad tā pašpārliecinātība arī pati atnāk. Bet tajā pašā laikā ir arī cilvēki, kas vienkārši iet iekšā un kas pirmo reizi spēlē, nezinu, golfu,
Un tāpat domā, ka, nu jā, man sanāks. Tā ir kaut kāda īpašība. Es nezinu, kā to iegūt. Laikam naivam vienkārši jābūt. Tas arī viss. Tagad, kad tu kāpus skatos pirms tādiem lielākiem koncertiem, tev ir tāds kaut kāds stress tāds par to, kā ir, jā? Riktīgi liels. Tiešām? Jā, nenormāli liels. Bet to nevar vispār man šeit pateikt, ne? Nu jā, man tas pats, kas futbolā. Kad tu esi, pieņemsim, uz soliņu, un tev treneris pasaka, ej ģērbies, sildies, tūlīties laukumā. Un tad tev sirds sitās un... Tu dzirdi to sirdi. Jā, tu dzirdi sirdi. Tur sildies, domā tur par saviem spēles uzdevumiem, tad tu aizēji, tad tev treneris vēl kaut ko tur paskaidro, nomaina, palaiž laukumā, un tad tu izskrien, un viss, un pazūd tas uztraukums. Tev tāpat? Tas pats pirms koncertiem, pilnīgi tas pats. Es staigāju tur papakaļ un domāju, bāc, vai vispār būs cilvēki atnākuši. Un kā tik mēs nesačakarējamies, un vai es pirmajā dziesmā tur trāpīšu melodiju precīzi. Visi šie uztraukumi notiek, un tas viss manā galvā riņķo, un līdz ko es izēju skatos un pasaku pirmo vārdu mikrofonā, viss pazūd. Un tad ieslēdzās autopilots. Nu jā, bet tas uztraukums, tā jau ir laba lieta, man liekas. Tu ielpo kaut kā, varbūt pirms tam, vai kas ir tas? Nē, vienkārši. Man nav rituāli, es ļaujos tam. Tu vienkārši ārā, jā. Un tad droši vien tie pirmie, tas skats uz to, kad kāds ir atnācis, tas droši vien. Tas ir labais parasti. Bet par to, es domāju, par to, tu teici, par to sačakarēšanos, jā. Nu, tas ir loģiski, ka tā sačakarēšanās var notikt uz skatus. Jā. Daudz, kas var noiet greizi, vai ne? Un, vai tagad jau tev ir tā, ka tu tā, varbūt esi iemācījies neuztraukties par to, ja arī sačakarējās, ja tu zini izēju no tās sačakarējiena? Uz skatuves, kad es esmu, patiesībā es agrāk biju ļoti piekasīgs pie savas performances, pie katra vārda, pie katras ielpas. Ja es aizmirsu vienu vārdu dziesmā, tad man bija tāds pats, kā es to varēju vispār pieļaut. Bet tagad man arī varbūt ir izmainījies kaut kāds skats uz to, kas man šķiet ir laba performance hip-hopā, un man varbūt nav tik svarīgi trāpīt pilnīgi katru vārdu. Es tik un tā arī tas šķiet ir viens no, es gribētu teikt, daļa mana rokraksta uzstājoties, ka es bez backing tracka visu maucu, un ir tikai mana balss, un nav fonogrammas un tā tālāk. Bet, ja man ir jāizlaiž kāds vārds, lai nezinu, ja tas kaut ko iedod enerģijai, ja es varu pēc tam nākamo rindu spēcīgāk pateikt, vai kaut kas cits, tad es ļaujos tam. Tā kā, sanāk visādi, un ar laiku tu vienkārši saproti, ka, ja tu izlaidi tos 5 vārdus pa koncertu, nekas traks nav. Nu jā, vai ne? Es domāju, ka daži varbūt pat vispār to nepamana un dzīvo līdz tam, ko es runāju par tiem vārdu izlaišanu vai kaut kādām tām problēmām, kas varbūt skatos. Man bija vienreiz, zini kā, es strādāju radio, un cerēs tu esi dzīvo tādā automātā. Tā kā tu dari jau daudz lietas un saki automātiski, jā. Un es lasu ziņas, un pēc ziņām seku ar ziņām studijā bija, un es aizmirstu savu vārdu. Tas ir interesanti. Vārds man nekad nav aizmirsies. Tas, protams, bija kaut kāds 2-3 sekundes, un tad jau to pašam sanāk smiekli par to, kāds varbūt, ka tu savu vārdu esi tā kā Bet izdevās atcerēties? Vai? Jā, kaut kā beigās atcerējos, varbūt pat DJs man palīdzēja. Okay. Tas bija kaut kas, man pašai negaidīts, ka kaut kas tāds melnais caurums var notikt vispār tā, ka tas bija diezgan tāda jokaina man pašai tā situācija, bet tev ir bijuši tie melnie caurums, tā kā tu zini, bet tu zini, ka tu zini, bet tu nezini tajā brīdī. Ir kaut kad ir, jā. Īstenībā netik bieži. Tu zini, kā tad laiks vēl kās tajā. Tas ir traki. Man ir bijis tā, ka es sāku dziesmu ar 2. pantu. Un tad aiziet piedziedājums, un tad sākās 2. pants, un es atkal sāku 2. pantu un saprotu, ka es esmu tikko izpildījis 2. pantu sākumā. Bet tā, ka es pilnīgi aizmirstu, tur teiksim, uz ilgāku laiku kaut ko man nav tā. Man kaut kādi tie teksti iekaļās galvā, un tad es viņus arī baigi neatkārtoju. Es kā minēju, sākās kaut kāds autopilots, un tajā autopilotā viss puslīdz labi notiek. Man gadās, tā, kad es sāku uz kādu tā kā publikā tieši koncentrēties, piemēram, es redzu, ka kāds zina visus vārdus pantam, un tad es skatos uz viņu, un tā kā ir tāda apmaiņa,
Un tajā brīdī es pats sāku aizmirst tos savus vārdus. Nu, es tik ļoti kaut kā koncentrējos, es skatos, ka viņš zina visu, un man tagad ir ar šo cilvēku jāsadziedās, un tajā brīdī es pats kaut ko saputrojos, un tad fiks novēršos no tā. Tā kā ja vieslos uz jums neskatās, tas koncertā, tas nav personīgi. Tā ir, jā. Personiski. Jā, bet nu, vēl domājot arī par tiem tekstiem, ko tu raksti, Latvija vispār tāda maza valsts, vai ne? Mēs īstenībā citu jau zinām, pazīstam, vai domājot par kādiem notikumiem, vai kādu savus tādus pārdzīvojumus ieliekot, vai tev citreiz tu domā par to, nu, varbūt tas tur kādam varētu nepatikt, vai tas var kaut ko par daudz pateikt tavos tekstos, vai tomēr tā ir tavā skatījumā tāda fikcija lielā mērā? Nē, es kaut kad uztraucos, nu, protams, tā ir doma, kas ienāk tavā prātā, bet es bieži skatos, nu, piemēram, ja man ir dilēma par kaut ko, vai man šo darīt vai nedarīt, tieši mūzikā, tad es iedomājos par kādiem saviem favorītu māksliniekiem, un vai viņi šo darītu, vai viņi to nedarītu. Un, jā, man šķiet, šādās situācijās es cenšos tā kā ignorēt to mūsu, nu, ka mēs tādā pīļu dīķī dzīvojam, un arī nu, gribās visu darīt ar vērienu. Un, ja tas ir kaut kas tāds, kas palīdz tai mūzikai izklausīties tādai vērienīgai, tad es to darīšu. Nu, es cenšos nekaunēties ļoti par kaut kādām lietām, ko es daru un pasaku, un kā es pasniedzu sevi, jo, nu jā, man šķiet tā kaut kāda pozitīvā nekaunība ir kaut kas, kas mazliet mums visiem kopumā pietrūkst. Nu, tāda nebaidīties, tur palielīties un tā tālāk. Tas ir forši, man liekas, tas ir vajadzīgs. Jā, vai ne? Jo visi jau īstenībā grib lielīties. Jā, nu, visi grib, nu, tā kā visiem ir ar ko palielīties arī, bet ja kāds redz, ka kāds cits palielās, tad ir ārprāts, ko viņš no sevis ir iedomājies. Zini, bet man šķiet, kas gan ir tāda labi, ka Latvijā pēdējā laikā cilvēki vairāk arī paliela citu, un tas arī forši, man šķiet, tas gan ir labi, ka tas mēs vairāk, svarīgi, vai ne, sakām citiem labas lietas. Tas noteikti, jā. Nevis tur, klausies, tam Viesulim ar tur kā normāls albums, bet skaļi jau nevar teikt. Ne? Man patīk, ka skaļi cilvēki arī pasaka labas lietas par citiem. Forši, tas arī ir labi, jo īstenībā mēs nekad nevaram zināt, cik ļoti daudz tas varbūt var nozīmēt kādam cilvēkam, un ka tas patiesībā sakot var pavērt jaunus ceļus. Zini, ko es gribētu vēl ar tevi pērnāt, kas man arī šķiet tāds ārkārtīgi interesants temats ir par, nu, tu minēji, ka tu, piemēram, kad pirms tu pieņem varbūt kādu lēmumu, tur konkrēti tu padomā, ko, piemēram, tie, kas tev patīk, būtu darījuši tie mākslinieki vai kā viņi rīkotos. Mēs vispār dzīvojam tiešām ļoti interesantā laikā, un tādā es gribētu sacīt arī tādā sarežģītā no publicitātes viedokļa. Jā. Vai ne? Kad tu nevar saprast īsti, kādam tev būt, man tā šķiet. Jo no to, ko es arī redzu dažādos māksliniekos, kad ir, piemēram, mākslinieki, kas izvēlas to ceļu pie auditorijas caur, nu, piemēram, platformām, dažādām, kaut vai TikToks, un daudz stāstītam par savu dzīvi, par to, ko viņi dara, kā viņi ieraksta dziesmas. Tu savukārt to nedari, tu ļoti maz to dari savā ikdienā, tu esi izvēlējies tādu, es teiktu, tādu klusāku to ceļu, jā. Bet tas arī pierāda to, ka to mērķi jau var sasniegt ejot šos abus ceļus, vai ne, dažādos ceļus, kādi tie ir, vai ne? Tā ir. Bet tas jautājums par to, kā tu redzi, kā vispār šajā laikā būt cilvēkiem, jo nevar saprast, kā tu vari, tikpat labi, vai ne, var arī neiziet tas, ka tu tā kā nestāsti. Jā. Tikpat labi var arī tas nestrādāt. Tas var nestrādāt. Tas īpaši šobrīd, ka man arī ir tāds apjukums mazliet, jo ir tik daudz to platformu, tik daudz kanālu, un ir mākslinieki, kam tur TikTokā ir viens tēls, bet Instagramā viņš ir atšķirīgs, un tad intervijās viņš ir vēl citā. Nu, man liekas pa daudz, tāpēc priekš manis vieglāk ir vienkārši nedarīt to, nu, varbūt tādā mērogā, kā to mēdz mākslinieki darīt. Un man tas vienmēr ir bijis tā kā svarīgi. Nu, es vienmēr gribēju būt izpildītājs, nevis tā kā influenceris. Un es to redzu tā. Bet ir ļoti, var būt, ka tas nesanāk, un man šķiet, es vienmēr uz to arī esmu skatījies, kā, nu, kādi piegājieni man patīk vislabāk, man mīļākie mākslinieki tur dara
tādu, nu, mazliet piezemētāk to visu un mazliet novelk kaut kādas līnijas starp sevi un pārējiem. Un, jā. Te es arī domāju par to tēla veidošanu. Nu, cik daudz, nu, piemēram, tu savā kontekstā redzi, cik daudz ir tāda apzināta tēla veidošana un cik daudz tu vienkārši esi tu pats. Un tu rīkojies tā, kā nu, teiksim, Bruno arī domā un būtu rīkojies. Un principā ir tāds, kāds ir. Tur ir kaut kāda tā kā, savienojums starp abiem. Man šķiet, tajā tēlā, protams, parādās arī, nu, diezgan daudz parādās arī tava, nu, tā kā personība, tevis paša personība, un tas tēls jau tiek veidots arī atbilstoši tai personībai. Nu, ja viņš vispār tiek kaut kā mākslīgi veidots. Nu jā, man šķiet tā tēla veidošana priekš manis, ja nu, pieņemsim situāciju, ja tam tēlam, es nezinu, kā tas ir, es nevaru sev no malas pastīties, man grūti to komentēt, bet ja mans tēls ir, pieņemsim, atšķirīgs no manis kā personības, tās atšķirīgās lietas tik un tā varētu būt manas tā kā rakstura īpašības, tikai kaut kā, tā kā maksimizētas, krāsaināk parādītas. Un jā, man ir svarīgi palikt arī, nu, tā kā sev pašam un par to pašu palielīšanos tur, ka es lielos savā mūzikā vai ikdienā, un es tāpat arī tā kā daru par lietām, kas nav ar mūziku saistītas, tā kā, un tā kā lietas, kas mūzikā izceļās, kas ir kaut kādas šie rokraksta elementi, kas ir kaut kāda vārdu izvēle un temati un ainas, nu jā, tas viss ir nāk no manām personīgajām tā kā interesēm un personības. Tā kā man šķiet tajā tēlā vienkārši tas parādās spilgtāk. Jo es arī, man šķiet, ka kādā tavā sarunā dzirdēju, ka tev kāds uzdeva jautājumu par to, vai tu esi introverts, un tad tu teici, ka tu nevari īsti pateikt. Es nezinu, jā. Tu nezini, vai tu esi? Nezinu, reizēm jā, reizēm nē. Nu, dažāds. Laikam, ka jā, bet tad, kad vajag būt ekstravertam, es esmu ekstraverts, vai ne? Jo es tieši domāju, nu, pēc būtības, man šķiet, ka tajā pašā sarunā arī tu sācīji par to, ka tev nemaz, nu, tik ļoti tā kā nepatīk runāt par to, ko tu pats varbūt piedzīvo vai pārdzīvo, un ka dažkārt par to nezina pat tuvākie, nu tad, ko tad tur daudz runāt, vai ne? Tad tu tā jūties ikdienā. Es tā kā pats atrisinu tās iekšējās visādas lietas. Tas tā vienmēr kaut kā man ir bijis ērtākais veids, un nu, reizēm es parunājos, un ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem es varu parunāt, bet jā, man kaut kā ērtāk ir pašam to visu tā kā apstrādāt, nonākt līdz secinājumam un tad dzīvot tālāk. Tā ir kaut kāda introverta īpašība? Es domāju, ka jā. Okay. Nē, es nezinu. Es arī nezinu, es neesmu šajā jautājumā. Es arī, jo es pat, zini, kā, man šķiet, ka man ir kaut kas līdzīgs tev, tas, ka tu vari būt gan kaut kādā mērā, ka tas attiecas, piemēram, uz tavu to darbu, ja profesionālo dzīvi, tad tu spēj būt tas ekstravertais, nu, kur tev uz skatuves tādam ir jābūt, vai ne? Nu jā, un arī šeit, piemēram, un dažādās citās pasākumos, situācijās, tas tā kā pieprasa to, jā. Bet, nu jā, reizēm arī esot tajos pasākumos, tā kā saprotu, es negribu šeit būt, es iešu mājās. Jā, reizēm mājās. Cik tā ir, jā. Bet tas atkal pie tā balansa atgriežoties, un tas arī ir forši, manuprāt. Nu, es tā kā jūtos ērti, ka man ir šī, ka es varu pārslēgties, un ka reizēm es jūtos tā un jūtos tā, un arī par vispār cilvēku personībām man liekas ļoti forši, ka tur, nezinu, cilvēkiem daudz interešu un daudz hobiju, un ka viņi līdz galam īsti nezina, tā kā, kas ir viņu numur viens tur, kamā es esmu vislabākais vai ko es gribu darīt. Tas ir tas, kas, man liekas, veido tās kaut kādas spilgtākās personības. Tas ir ļoti forši. Man šķiet, ka tādi cilvēki man tīk vislabāk, kas ir visur mētājās apkārt un dara visu, un tad dara tā, un tad šitā. Ar dažādiem piegājieniem un jā. Meklē mūžīgie meklētāji. Inovācija no Madara.
3 alternatīvu serumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Kā tu ikdienā tiec, piemēram, vai tev vispār ir jātiek, vai tas ir tā kā kaut kas, kas tev, par ko tu esi vispār domājis? Tas, ka tu kādā daļā autorijas esi atpazīstams jau tagad, vai ne? Un es pieļauju, ka tev kāds uz ielas varētu jau uzsaukt. Viesuli. Regulāri ir, jā. Kā tev tās iekšējās sajūtas? Vai tu sakautrējies, vai tu... Kā kur diena. Jā. Jā, man dažreiz tā kā, liekas, forši, es tur izēju foršā pastaigā pa pilsētu, un kāds man tur pasveicina, un tas tā kā uzlabo mani noskaņojumu. Dažreiz man tā kā negribās to darīt. Un es ceru, ka neviens baigi neapvainojās, ja es kādreiz esmu diezgan nerunīgs vai pasaku, ka šodien nevēlos tur, fočēties vai tā. Tas nav nekas tā kā personīgs. Man vienkārši tajā brīdī negribās. Vai es kaut ko daru, iespējams, vai esmu ar draugiem. Es saprotu, ka tā ir daļa no tā visa. Un es jau tā kā rēķinājos ar to. Bet, kā kur diena. Dažās dienās vai vietās man tas šķiet ļoti forši, bet dažkārt tas var, aizkaitināt, ja man ir kaut kāds tāds neforšāks noskaņojums, bet tas jau ir tā katram cilvēkam. Tas ir katram, es tieši gribēju sacīt, tas jau visiem. Jā. Tas nav varbūt arī atpazīstamu cilvēku uzdevums katreiz tā kā šajās kaut kādās sarunās un bildēs un tā tālāk iesaistīties, jo tā kā arī cilvēks, kas nav sabiedrībā atpazīstams, reizēm justos savādi, ja kāds, kamēr viņš tur, ēd, piemēram, pienāk pie viņa un sāk kaut ko prasīt. Tas jau, tas tā ir. Tā kā, jā. Vai tu esi kādreiz domājis par to dzīvē jau, ka dažreiz cilvēki nonāk tādās varbūt arī sarežģītākās situācijās tajā brīdī, kad viņi sāk domāt par to, ka, piemēram, cilvēki kaut ko sagaida, jeb gaida. Ka cilvēki tagad, pieņemsim, gaida tavu jaunāko dziesmu, viņi jau ir iedomājušies varbūt savā prātā, kādi tā dziesma varētu būt, vai kādam būtu jābūt viesulim. Jā. Vai tevi, piemēram, uztrauc tas, vai tu par to domā, ka tās cilvēku redzējums vai gaidas ir par to, ka tu esi tāds, un ka tu tad varētu būt citārāks. Jo es zinu, kas bija īstenībā, kā piemērs to minēšu, kad Roļiks izdeva savu country dziesmu, un mēs viņu noklausījāmies, viņš pirmo reizi uzlika Ugandā, un viņš nodziedāja to dziesmu Ugandā. Mēs sēdējām pie galda, viņš nodziedāja šo dziesmu, un mēs runājām, un man tā sajūta bija tāda, ka viņš tā kā visu laiku nedaudz atliek tās dziesmas iznākšanu, jau ir tomēr tā sajūta, hei, tu tā kā esi tie hip-hop pasaulē pēkšņi to... Jā, tas tās lieciens. Tā, jā, nesur uz to, ka pasaulē, jo mēs redzam, ka tā tendence jau ir krietni laiku, vai ne, bet tomēr arī tā, kāda būs tā reakcija, vai kā jau tad cilvēki sagaida, ka tu būsi, tāds kā, Roļiks, kur ir pieredzējuši dzirdēt iepriekš, pieņemsim, jā. Un tad viņš iznāk ar šo dziesmu. Tā, ka bišķiņ tā sajūta, vai ne, kad ir tāda, ka tā sagaida no tevis, ka tu būsi varbūt skarbais džeks, tas būs tāds džeks, bet tad tu pēkšņi, piemēram, esi tomēr citāds. Man liekas, visforšāk ir tieši radīt to pārsteigumu. Tā kā... Tas bija tiem griliem, ka tev vienu dienu... Jā, vienu dienu man būs vienkārši. Un arī mēs par šo runājām, kad iznāca mūsu otrais albums, kurš man šķita tajā brīdī, kad viņš tūlīt iznāks. Man viņš šķita tā kā mazāk liriski tur saspīlēts, un man šķita vairāk tāds, jau mazliet tāds melodiskāks un tieši songwritingu vērsts, un man tajā brīdī bija uztraukums mazliet tā kā katrs no manis nesagaida šo kaut kādu ārkārtīgi lirisko, ka es esmu tā kā tehniski spēcīgais reperis. Un tagad atskatoties īstenībā tas albums ir joprojām tāds, bet tā kā turpmākajiem soļiem es arī nebaidos iet projām no tā kaut kādiem tituliem, ne tituliem, bet kategorijai, kurā kāds varbūt man ir ielicis. Man tieši liekas, tas ir tas, kas ir jādara. Es esmu tur zināms kā tehniski spēcīgais reperis, es tagad dziedāšu tikai. Un tikai rakstīšu melodijas un tikai autotūnu izmantošu. Un tad atkal iešu kaut kādā citā virzienā. Un tas ir svarīgi, man liekas.
tieši varbūt nepalikt tajā kastē, kurā tevi klausītāji ir ielikuši, jo štāds bija Liamam Gallagheram no Oasis. Viņš teica, ka klausītāji tā kā patiesībā neko nesaprot, viņi nezin, ko viņi grib. Neviens nezin, ko viņi vēlās, līdz viņiem to iedod. Un kaut kādā mērā jau tā arī ir. Nu, ir, protams, mākslinieki, kas darbojās ilgāku laiku kaut kādā vienā rāmī, un viņiem tas ļoti veiksmīgi sanāk, tas ir forši, bet ir mākslinieki, kas lēkā pa šiem lauciņiem un tēliem un maina tos, un tas arī ir tikpat forši. Nu jā, ir interesanti pēc tam redzēt tās auditorijas, ko arī tie cilvēki varbūt saka, un kāds ir tas vērtējums pēc tam. Bet vēl es gribētu tev pajautāt, vispār tev šodien nebija jābūt augstskolā, ne? Nē. Es neesmu augstskolā vairāk. Tu neesi vairs augstskolā, tu nestudēji vairs politoloģiju. Jā, diemžēl nestudēju vairāk. Nu, kādu šitā sanāca? Sanāca, tas bija lēmums, un viņš bija jāpieņem. Jo es sapratu, ka tu vēl zini, bet es redzu, ka faktu čeks nav bijis kvalitatīvs. Diemžēl, jā. Jā. Man jau bija, es jau būtu pabeidzis šajā brīdī. Un tu nedomā, ka varbūt vajadzēja pabeigt, vai tu nevarēji to visu apvienot? Es nedomāju. Tu vienkārši nedomā. Es domāju, tas vienkārši... viss, katrs lēmums ir pareizais lēmums. Un viss. Jā, tas bija tā kā grūts lēmums, bet tajā pašā laikā es tā kā zināju, ka man tā gribās. Labi, neteiksim, cik šai personai ir gadu jauns. Te var vēl iespējas vismaz 5 reizes pabeigt. Jā, es arī neizslēdzu to kā. Tu arī neizslēdzi, jā. Bet izvēlējies vispār politoloģiju, ka tas bija, kas tevi interesēja, jā? Tieši politikas zinātne. Palielam vienīgais arī, ko es tā kā... Jā. Kas tevi interesēja politikas zinātnē? Ārpolitika interesēja visvairāk. Man ļoti vidusskolā interesēja vēsture un padevās, un arī politika, un es rakstīju ZPD par tā kā Latvijas varas partijām, un tajā brīdī es jau biju kaut kādā tādā kursā uz to, ka es jau zināju, ka ja es studēšu pēc vidusskolas, tad tā būs politikas zinātne. Jā. Te man droši vien tev jājautā, vai tu bieži arī diskutē par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar politiku, piemēram, ar saviem draugiem ģimenē? Ģimenē, jā, ar draugiem diezgan reti. Dažkārt, bet tās pārsvarā ir tādas, emocionālas, neracionālas kaut kādas diskusijas. Bet jā, ik pa laikam, jā, man ir tā kā svarīgi par to domāt, bet arī tajā pašā laikā nepārāk daudz par to domāt. Un, jo es pamanījusies pa daudz tā kā salsos ziņas un saklausos visu pēc kārtas, tad man ir ārkārtīgi trauksme. Ne ārkārtīgi trauksme, bet ir jūtam kaut kāda trauksme, un atkal tas balans kaut kāds, ko es cenšos uzturēt, būt informēts, bet nepārāk iegrimt tajā visā. Jā, jo patiesībā jau aizved līdz tam tematam, ko es gribēju vēl ar tevi pārunāt, tas ir, vai viegli būt jaunam. Tas ir leģendārā filma. Jā, un tu esi šajā paudzē ļoti aktuāls un svarīgs cilvēks, un tāpēc es tā domāju, kā tu varbūt jūties vispār kopumā šajā laikā dzīvojot. Mēs mazliet attālinamies no, teiksim, tās tavas radošās sfēras, kuras īstenībā saprot, ka tu jūties labi, un tā ir tā tava vieta, kur tu varbūt arī sajūties tā pa īstam labi. Dzīves, jo, bet tā, ja tev jāsaka kopumā, kā tu jūties, vai viegli būt jaunam šobrīd? Man negribās nekad sūdzēties. Nav tā, ka piemēram, manai paudzei ir salīdzinājumi, tur, pieņemsim, šķēršļi un grūtības, kas bija paudzēm iepriekš, bet katrā laikā šīs grūtības un tās laikmeta iezīmes ir citādākas. Un es gribētu teikt, ka nav viegli, ir ļoti, tas ir, ir tāds konstants apjukums par visu, ir tik daudz kā, ir tik daudz informācijas, tik daudz ceļu, gan karjerā, gan kaut kādā personības izpētē, gan attiecībās un hobijos. Man šķiet, ir visa tik daudz dažādu kanālu, tehnoloģiju, lietas, par kurām ir jādomā, par kurām ir jāuztraucās. Un ir visa tik daudz, ka reizēm ir grūti tā kā līdz galam justies kā savu pašam un tā kā atrast sevi visā tajā, kas notiek. Tā kā šis man šeit ir tāds,
ļoti apjukuma pilns laiks. Un, nu jā, apjukums. Es raksturotu jaunību ar vārdu apjukums. Un, jā. Nu, jā, jo man šeit arī varbūt par ko es aizdomājos, ka, nu, zin kā, mēs bieži vien runājam, ka, nu, citreiz ir labi, ja tu radošos procesos varbūt nezini, kas tevi sagaida vai kur varētu vest, nu, tas līkums. Tad arī tajās lielajās dzīves līnijās savukārt varbūt ir citreiz svarīgi, lai tu zini, ka tu dzīvo drošībā, ka tev ir droša valsts, droša vide, nu, kaut vai tās pašas, nu, piemēram, aptaujās arī, ja skatās, kas satrauc, piemēram, jaunus cilvēkus, tu zini, kas varbūt satrauc, jaunus cilvēkus, nu, protams, ja mēs runājam par šo reģionu, tad tā, protams, ir ģeopolitika, vai ne? Bet vispār ir tādā globāli arī skatās, tad, nu, klimata pārmaiņas, tieši tā, cilvēktiesības un klimata pārmaiņas, tas visos topos ir augšgalā, kas, teiksim, cilvēkus, kas ir arī, nu, skolas vecuma bērni, viņus satrauc tas šobrīd, šajā laikā. Un tas, man šķiet, ka tas rada to, ko tu sāki, arī vēl paralēlo to apjukumu, jo tu īsti, tas, ko tu dzirdi, es vispār nezinu, kas aplūdīs, kas neaplūdīs, kur būs vētras, ka tas arī vēl piedod klātam visam, ne tādu apjukumu. Jā, vēl rada jaunu mīklas vilni. Nu tā ir. Bet par spīti tam visam, kas, nu jā, kādiem ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt mūsu labsajūtu un kaut kādu redzējumu, pasaules redzējumu. Man šķiet, ka tas jaunības periods, tas, nezinu, 20 līdz 30, nosauksim to tā. Tas periods ir, nu, vienmēr bijis visām paudzēm tāds apjukuma pilns, un runājot ar mazliet vecākiem cilvēkiem par mani, vienmēr es tā kā dzirdu šo atziņu, ka neviens nezina līdz galam, ko viņi dara. Nu, tā kā visi rada par sevi iespaidu, ka mēs esam savākti un mums ir kontrola pār visu, un mēs ļoti labi zinām, ko mēs darām, bet patiesībā nu, man šķiet veselīgi dzīvot ar tādu domu, ka nesalīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem un vispār ar kaut kādu standartu pēc tā, kā būtu jāiet un kā jādzīvo, jo nav jau tāda standarta un, nu, tā reāli. Un neviens nezina līdz galam, ko viņi dara. Viņi vienkārši dara. Un tad skatās, kas no tā iznāk. Man šķiet, tas tā veselīgi. Tas ir veselīgi, jā. Par to tiešām ejot tos savus dzīves ceļus, var padomāt, bet tagad vēl padomājot par to. Es zinu, nu, tu agrāk esi spēlējis futbolu. Jā. Tā kārtīgi spēlēt futbolu. Nu, diezgan, jā, kārtīgi. Jā. Un tagad arī ir kaut kas tāds, ko tu dari vēl, lai atbrīvot... Skatos futbolu. Lai atbrīvot savu prātu. Es skatos futbolu, jā. Tad tu atbrīvot savu prātu, tu nedomā ne par ko citu tajā brīdī? Neko citu, man tā patīk futbols. Mums vasara bija ļoti tāda darbīga. Gatavojāmies tur koncertiem uz lielajām festivāla skatuvēm un tāds uztraukums visu to vasaru, un tas visu laiku kaut kur sēž. Tā vasara beidzās, un sākās futbola sezona. Un man tas bija tā kā tik liels notikums. Man tas ļoti sildīja sirdi, ka tā futbola sezona sākās, un tagad es zinu, es vakaros varēšu skatīties futbolu. Tas man ļoti patīk, jā. To es daru. Cik forši ir dzirdēt, ka, nu, jo bieži vien cilvēks saka, nu, tur kāds brauc ar moci, jo tad viņš domā, kā izbraukt, lai nedomā, nav prāts tajos darbos iekšā. Tur, piemēram, kāds cits baibsipinieks podkāstā viesojās, viņa brauc ar ūdens slēpēm, jā, kaut ko mēģina sev tur izaicināt. Ka var arī futbolu skatoties, atslēgt to prātu. Ne? Jā, nu, labi, viņš pieslēdzās uzreiz tam, it īpaši, ja tu kvēli fano par kādu komandu, tad patiesībā tas futbols arī bieži vien diezgan daudz ciešanu sagādā, bet tā ir pasaule, kas tā kā izrauja no kaut kādas pārējās ikdienas. Bet visādas lietas es daru. Es cenšos radīt, nu, tā kā, atrast skaisto tādās ikdienišķās darbībās, parastās pastaigās un tur izkārt veļu. Un, skaisti. Kaut kādās tādās lietās, kuras patiesībā nav foršas un atklāt sakot, man joprojām viņas nepatīk darīt. Nē, pastaigās iet man patīk, bet tādos kādos mājas darbos tā kā mēģināt atrast kaut kādu mieru un skaisto tajā, bet pastaigas pieminēja. Man ļoti patīk pastaigāties. Es eju pastaigāties, ja man kaut kas tur satrauc vai par kaut ko man vajag padomāt, tad es vienkārši eju pastaigāties. Vasarā man ļoti, es esmu uzaudzis Ādažu pusē, un tur diezgan tuvu ir,
dažādas Rīgas jūras līča pludmales. Tad vasarā es visu laiku braucu vēlu vakarā viens pats peldēties uz jūru. Tas man vasarās vienmēr ir tāds meditācijas process. Citiem cilvēkiem būt vieniem rada sajūtu, ka viņi ir vientuļi. Bet tev man šķiet, ka tā nav, ka tu jūties labi arī tajos brīžos, kad tu esi viens. Cik tev ir svarīgi labi, pabūt? Bet man ir svarīgi arī mani draugi un ģimeni, protams, un citi cilvēki, un arī būt cilvēkos dažkārt atkal balans. Man patīk būt vienam, bet reizēm tevi piemeklē kaut kādu vientulību. Un tad ir vērtīgi ar kādu parunāt. Jā, bet vienam būtu forši, reizēm vienam būtu ļoti forši. Ir vairākas darbības, kuras darot viens pats, tu jūties labāk nekā darot ar citiem cilvēkiem, manuprāt. Ir kaut kādas tādas lietas. Bet ir tādas lietas, ko tu viens nevar izdarīt. Un tāpēc, mums vajag draugus. Mums vajag, absolūti. Jā, draugi ir ārkārtīgi svarīgi. Starp citu arī to ar savu draugu, kāps uz skatu 7. novembrī, vai ne? 7. novembrī, Sems VF, tur jau tā zāle tāda paliela. Jā, diezgan. Jā, tad jau ir tāds kārtīgs koncerts būs, vai ne? Tāds mūsu solo koncerts, principā kopš Palādījuma, tāds pirmais kopš Palādījuma koncerts, tā kā liels notikums priekš mums arī. Gaidam ar nepacietību. Protams, es jau esmu paskatījusies, ka tās biļetes tur vēl kaut kādas ir palikušas, bet laikam jau kaut kāda daļa jau priekšpārdošanas jau ir beigušās. Jā, ir pavisam maz biļešu vēl. Paldies tev liels par šodienas sarunu, par paldies to, ka tu tiešām atnāci, padalījies ar savu stāstu. Es domāju, ka es ar tur tā pieķiksēšu sev. Tu vies mājās iegriezīs Dela Soul? Noteikti. Tas būs mans, Man īstenībā tagad tikai tā sāksies pa īstam diena. Tu esi vēlais? Es esmu diezgan vēlais, bet šis bija mans pirmais tāds notikums. Šodienā? Un diena ir sākusies, un tā turpināsies ar Dela Soul. Jā. Labi, jo es jau prasīju, starp citu, veikalā, vai nav viņiem novērošanas kameras, vai es gribēju paskatīties, ko tu esi iepriekš tur skatījies. Es jaunajā veikalā vēl neesmu patiesībā bijis. Es vecajā, kas te patās. Tajā vairāk. Bet tagad ir iemesls. Es pat iedomājies, es pat tik tālu aizgāju līdz novērošanas kamerām. Pa nopietno? Tu tā kā... ja tas nav joks. Labs. Es to respektēju. Tas ir forši. Es biju, man šķiet, varētu paspiegot, tā kā, ko tu tur esi rakņājies un varbūt nopūties. Tas nepārkāp kaut kādu viņu privātumu politiku. Tavu privātumu droši vien, ka pārkāp. Es piemiekšu acis. Ja runa iet par platēm un mūziku, tad es pieviedzam acis. Paldies, un lai tad tev forši, un tad jau tiekamies koncertā. Tiekamies, Paldies tev par sarunu. Paldies tev. Podkāsta draugi Spilva, Madara Kosmetikas,